Nu, čau! Esam Rīgā, Rīgas filiālē Rīgas būvservis. Esam ar demo busiņu, ar demo instrumentiem. Šodien piedalāmies klientu dienās un būs iespēja uzzināt par 4 jauniem instrumentiem drusku sīkāk. Nu, un kā pirmā ir skrūvmašīnīte, kas ir īpašā ar to, kad izlaistas šogad un 1 gadu tikai viņa būs. Tā ir 100 gadu jubilejas modelīts skrūvmašīnīte DCD 100. Nu, vairāk tehniskāk par skrūvmašīnīti DCD 100. Viņai ir 68 Nm, no 1,5 līdz 13 mm patronas atvērums. Ir sajūgs mehānisks, 2 ātrumi, ērts rokturs, jau pierasts kā visiem citiem DeWalt instrumentiem. Ļoti mīksta, forša, patīkama gumiņa, reversā podziņa turpu atpakaļ. Kas ir vēl šai mašīnītei labi, ka viņai ir trieciena funkcija. Būs ērti mājās, nevajadzēs obligāti perforātoru mazajiem urbumiem, arī ar šito varēs tikt galā. Komplektācijā dažādi lieluma akumulātori, ir mazāku amperu, lielāku amperu, bet visi viņi būs 18 voltu. Lūk, tā kā laba forša skrūvmašīnīte, jaudīga, 68 Nm, kā teicu, nu tas pietiks jau, teiksim, diezgan lielai koka skrūvē, lai ieskrūvētu tā kā gana jaudīga mašīna, gan profesionāli, gan mājsaimniecības darbiem. Nākamā lieta bija impaktors. Viņš ir ar ko atšķirīgs pret to, ko jau droši vien pazīst lietotājs, kas lieto jau DCF 850. Nu, viņš ir nedaudz lielāks, bet stipri jaudīgāks. Ja šeit ir 200 N, kas ir mums jau, teiksim, pierasti, tad te ir 280. Pie lielāku skrūvju skrūvēšanas tas ir ļoti jūtams, daudz ātrāks darbs būs. Ja jums ikdienā jāstrādā ar lielajām skrūvēm, vēl lielākām par šīm, tad šis būs krietni pātrinās jūsu ikdienas darbu. Viss pārējais nav mainīts, teiksim. Tas pats uzgalis, ko mēs izņemam, ieliekam, tāpat kā tam, tas pats standarts. Tā būtiskākā atšķirība ir šobrīd elektronika, vairs nav mehāniska poga, kā bija šim, kur mēs pārslēdzām slēdzīt režīmi mehāniski. Šeit viņš ir jau elektroniski, kur pārslēgsim starp režīmiem elektroniski pogu. Līdz ar to drošāks pret mitrumu, drošāks pret skarbākiem apstākļiem. Ilgtermiņā būs instruments noteikti spējīgāks izturēt ilgākus, skarbākus apstākļus. Kas vēl? Magnēts nāk līdzi, kur jūs varat iestiprināt uzgalīšus, 2 vienlaicīgi. Turēsies katrs savā vietā, jo pa vidu magnētam ir nodalīta vietiņa, teiksim, vienam vai otram aksesuāru. Kā arī komplektā nāk āķis, kur varēs iekarināt instrumentu somā, jostā vai kādā citā āķī, kur jūs esat pieredzis viņu stiprināt. Par akumulatoriem tieši tāpat nāk dažādās komplektācijās. Šis ir mazākais powerstack akumulatoriņš, ir lielāku amperu, bet visi viņi būs 18 voltu akumulatori. Tā kā izvēlēties šo, ja ir smaga ikdiena ar lielām smagām skrūvēm, tā kā šis būs tas, kas pātrinās jūsu darbu. Kā nākamā lieta, tā kā rudens tuvums, dārza darbi jāsagatavo ziemai, ir jau kādu brīdi gaidīts un pieprasīts zāģis ar 20 cm īsu sliedīti, vienā rokā turams, drošs pret zāru uzkrišanu uz roku. Varbūt pirmā brīdī liekas, ka viņš nav diezko ērts aiz to, ka tur tāds uzgalis ir, bet tas uzgalis, kad praksē, kad sāk lietot zāģi, ir ļoti, ļoti noderīgs. Tad, kad lienam starp zariem iekšā pie darbojoša zāģa, iespējamība zāģim izkrist no rokas vai izrauties no rokas ir daudz mazāka. Var no apakšas zaru zāģējot, izmantot kā atdurīti zāģi atbalstot un nozāģiet zaru ērti. Līdz ar to, ka pamēģināsiet viņu praksē dzīvē, novērtēsiet to lietu. Un arī šis zāģis darbojās 18 voltu platformā, līdz ar to viņam derēs jebkurš 18 voltu DeWalt akumulators. Amperu ziņā, protams, var likt mazāko, ja gribat samazināt svaru 2 amperu, bet tas zāģēšanas laika ilgums būs krietni īsāks kā 5 amperu. Bet likt var strādās, nozāģēt arī var nozāģēt. Bet rekomendēju izmantot 5 amperu akumulātoru powerstack vai standarta akumulātoru, bet zāģis darbosies labi un tiešām jaudīgs. Esmu mēģinājis viņu uz pilnu sliedes garumu baļķī. Ļoti labi ar to tiek galā, līdz ar to mazs, bet jaudīgs zāģīts. Un tad, kā tas dārza darbos, vēl ļoti noderīgā lieta būs, protams, pūtējs, kas sapūtīs rudenī nokritušās lapas kādā čupā vai kādas citas skaidrs vai kaut kādus darba procesā radušos netīrumus. Te viņš ir, tas ir, teiksim, tāds galīgs jaunums, 54 voltu platformā gaisa pūtējs ar 240 km/h plūsmas ātrumu, tiešām labs, jaudīgs.
pūtējs, kas pacels arī jau viegli mitras lapas. Teiksim, nav mehānisks slēdzis, kur jūs iepriekšējiem modelītim tikai varējāt regulēt ar rokas gaitu plūsmas ātrumu. Tad te jau var iestatīt elektroniski, lai teiksim, nepūstu visu laiku ar maksimumu, lai varētu izvēlēties to režīmu, kas jums tajā brīdī ir svarīgs. Tas līdz ar to nodrošinās baterijas darbības ilgumu krietni ilgāku nekā, pieņemsim, ja izmantosiet resursu baterijas tur, kur varbūt viņu nevajag uz pilnu, teiksim, gaitu izmantot. Un tad kā noslēdzošais būs Dewalta garinātājs zāģis, kas jau, teiksim, ir izcenis jau Dewaltam populārs un ļoti plaši lietots celtniecības vidē. Ar ko viņš ir īpašs? Īpašs ir ar to, ka, protams, joprojām kompakts, precīzs, ar labu lielu šķērsgriezumu līdz 110 mm, teiksim, brusas griešanas iespējamību ar vienu reizi. Nav jāgroza materiāls. Liela atšķirība pret to, ko mēs esam, teiksim, pieraduši redzēt akumulātora vai vada versijā. Šis zāģis ir īpašs ar to, ka viņam ir viens akumulators, nav nepieciešami divi akumulatori vienlaicīgi darbināmi, kas bija iepriekšējiem modelim. Šim ir viens akumulators, viņu varēsiet, teiksim, zāģēt ar vienu akumulatoru vēl daudz ilgāk kā ar iepriekšējo zāģi modeli, kuram bija divi jāizmanto. Tā kā baterija resurss būs vajadzīgs mazāks. Kas nodrošina akumulātora darbības ilgumu ilgāku kā priekštecim, ir arī tā, ka šim zāģim, respektīvi, ir rekuperācijas sistēma. Tad, kad zāģīts strādā bez slodzes, viņš daļu enerģijas, rotējošo enerģiju izmanto kā lādēšanai baterijas. Ja? Un tad, kad jūs zāģi slēdzat ārā, ripas bremzēšanas, teiksim, jaudu enerģiju viņš nodod uz bateriju kā uzlādi. Līdz ar to šis akumulātora darbības ilgums ir krietni ilgāks, kā bija priekštecim. Ja? Un to dzīvē tiešām var just. Esmu vairāk kārtīgi jau mēģinājis darīt līdzīgus darbus, kā darījis ar priekšteci. Un te tiešām akumulātora darbības laiks ir būtiski lielāks. Tad tāds rezumē. Kā redzat, Dewaltam jau ir 100 gadi. Tas ir pietiekami daudz, lai būtu uzkrāta jau liela pieredze, lai instruments būtu labs un pārbaudīts. Ja gadījumā ir nepieciešami pēc laba instrumenta, droši izvēlieties Dewaltu un nekļūdīsieties. Ja ir kādi jautājumi, nākat, griežaties Dewalta izplatīšanas centros, jautājiet, un arī tur puiši palīdzēs izvēlēties jums piemērotāko instrumentu. Katrā ziņā Dewalta ir foršs profesionāls instruments un attīstās uz priekšu. Un jau ir pieejams ne tikai profesionālim, kas ikdienā veic profesionālu darbu, bet arī mājasemniecībā. Jo daudz instrumentu papildinājumi ir tieši mājasemniecību vajadzībām, kas nodrošina, teiksim, jūsu instrumenta darbību ar to pašu akumulātoru, ko pa nedēļu strādājat darbā, brīvdienās darīsiet mājās ar to pašu instrumentu un akumulātoru arī mājasemniecības vajadzībām darbus. Ja. Tā kā droši izvēlamies Dewaltu un nebūs tā, ka tas tikai derēs darbiņam darbā.